Nu, hello! Veltījums visiem vecākiem. Tātad, kāda štele, ko es ieteiktu darīt mūsu sasteigtajās dzīvēs, kas ir, kas nav. Dāvājiet saviem bērniem mīlestību. Ļoti, ļoti daudz mīlestības. It sevišķi tēvu to aizmirst, saviem dēliem iemācīt, apmīļot, samīļot viņus. Ko es tagad mācos hipnoterapijā, tātad pašu pamats, kas ir, kad ārstē palīdz cilvēkiem, tātad no viņu uzstādītajiem programmām tikt vaļā. Pamats, viss ir sācies ģimenē. Tātad atkārtošu vēlreiz, bērna zemapziņā, mūsu visu cilvēku zemapziņā, jebkura pamata programmas nonāk tātad līdz 5 gadiem. Plus mīnus 2 gadi. Tad rēķinam no 3, vai līdz 3 gadiem, varbūt pat līdz pašiem 7 gadiem. Tad tas, ko bērns riņķī redz, jūt, dzird, ar visām maņām, tas viss uzstāda viņa dzīves pamatprogrammu, kas ir. Un no tā ir atkarīgi viss viņa nākamā dzīve. Tātad, līdz tiem 7 gadiem, to mēs saprast īsti nevarēsim no malas, līdz tiem 7 gadiem, jebkuram bērnam ir jāvelta pietiekam daudz uzmanības, un jāvelta mīlestība, un tā tālāk, un tā tālāk. Tātad vēlreiz tai hipnozē, kad mēs strādājam ar cilvēku zemapziņu, tad tur nāk ārā tas, ko bērns ar apziņu neatcerās, bet tas, kas ir zemapziņā cilvēkam iekšā. Un viss tas aizved tātad līdz tiem vecākiem. Vecāks ir izdarījis to, izdarījis šo, un katrs tas pāri darījums kaut kāds bērnam ir trauma uz visu viņa mūžu, kas ietekmē dažādos veidos viņa dzīvi. Un skatieties, pieņemsim viens tāds piemērs. Cilvēks ir spēlējies, seanses laikā tas atklājās, tātad cilvēks ir spēlējies ar savu brālīti un no grāmatām tā kā treps uzbūvējis, uzbūvējuši. Kāpis pa tām trepiem augšā ir un nogāzies. Un savā dzīvē, kā tas atspoguļojās, lai būtu kā piemērs, pieņemsim saprašanu, tātad viņš dzīvē nevar augt augstāk par kaut kādu līmeni. Tas katram tur, protams, var būt savādāks, un ne katram tā trauma no tā var rasties, bet tātad tikai piemēram, tātad viņš dzīvē sasniedz kādu līmeni, un viņa dzīve sabrūk līdz 0. Viņš atkal izput visu, un atkal viņš var sākt no sākuma saņemties, bet tikai tiek līdz tam līmenim. Kamēr to programmu, tās bailes, tās nenoņem nost, tikmēr tas arī ir. To var izdarīt. Tas ar zemapziņas salabošanu, programmu pārstādīšanu, tad atrodam sakni, kur tas ir radies. Cilvēks pats zemapziņā, tātad trans stāvoklī, aizved hipnoterapeitu līdz tai vietai, kur tas ir noticies. Tātad, un salabo to problēmu, kur tā ir radusies. Tā kā to var izdarīt un salabot. Tātad atkārtošanai vēlreiz mīlam savus bērnus, veltam viņiem uzmanību vairāk, jo tātad seansā, kas notiek arī, ja cilvēkam prasa, kas tev pietrūkst, ļoti liels procentu skaits, kad 90, laikam tur pat bija pēc statistikas, kad atbild, ka viņiem pirmais trūkst mīlestība. Ir trūcis mīlestība bērnībā un atbalsts no vecākiem. Atbalsts ir ļoti svarīgs. Tā kā uzmanības veltīšana tādā veidā, lai viņš neredz, kas nekādā veidā nesajūt to slikto, kas notiek riņķī. Ir, protams, ģimenē problēmas, viss tā tālāk, bet bērniņš to nedrīkst redzēt nekādā veidā. Vai kaut vai viņš spēlēsies ar mantiņām, viņš būs aizņemts ar tām, un viņš tur nepamanīs, bet ja viņš dzirdēs atkal tālāk, kad tas notiek, vai lamāšanās kaut kā ģimenē vai kas, tad tā ir problēma. Un tā ir saknīte, tā ir sēkliņa, ko iesēja tas katrs vecāks, pa ko mēs esam atbildīgi. Man pašam ir dēls, Maris, un arī es tagad to apmācoties saprotu, ka ir savs kļūdas, ko nedrīkstēja darīt.
bija mīlošs tēvs, mīl savu dēlu, bet Štēles, kur kaut ko nedarīt, neveltīt to uzmanību, to atbalstu, nesniedz tik daudz. Un protams, tas ir, protams, labojams, ja, un darāms. Bet, ja nezinu, tad pa visu dzīvi viņam tas traucēs. Tā kā noteikti, kaut kādi tie momenti. Ja. Katrs mēs augām, es līdz šim, kamēr to sāku mācīties, apgūt, ja, es arī taču augu ar tām problēmām. Pašam ir problēma atklājās ar māti, ar tevu, kas bija par problēmām. Tā kā tas ir apstrādājums, sastrādājums un salabojams, lai pašam cilvēkam, sev iekšā nebūtu ne tas naids kaut kāds uz vecākiem vai tā kā pārdarījuma sajūta, ja? Un tādā veidā. Tā kā tas ir īsais vidošīgs tātad par vecākiem. Tur ir gar un plaši var stāstīt par šo visu un iedziļināties tajā tātad pasākumā. Tur ir tātad, lai saprastu, ir ļoti daudz ko stāstīt. Man doma ir rakstīt grāmatu par tādu tēmu, ka nosaukums patreiz domāts būtu tāds, ka bērna dzīve sākās no ieņemšanas brīža. Tad viņā nonāk jau gariņš, un viņš sāk augt. Un tad jau viņš sāk dzirdēt riņķī, kas notiekās. Tā kā arī tad, kad bērniņš jau ir ieņemts un vēderā, arī tad ir jāuzmanās, ko saka, jo bērniņš vēderā jūt, dzird jau visu to augot. Viņam jau ir gars, apziņa, un tas jau sāk veidot viņa zemapziņu. Jo tas atklājās atkal pašos hipnozes seansos, ka bērnu jau aizved, pacienti jau aizved līdz tam stāvoklim, ka viņš ir no ieņemšanas brīža māca vēderā. Viņš ir dzirdējis sajūtas apkārtējo, kas notiekās bļaustīšanās un tā tālāk, kas liek viņu pasaules uzskats mainīt un pieņemt tajā brīdī lēmumu, ko viņš izmantos visu atlikušo mūžu, kas būs kā programma, kā pamata tā bāze, uz kuras rodās jau citas negatīvas programmas un tā tālāk. Un tātad tas arī novēršams, ja, bet cilvēks, kamēr to neapzinās, viņš jau nesaprot, ka viņam tā lieta, kas noglabāta zemapziņā, kā seifā, ka tā lieta viņam traucē. Un tādā veidā. Tā kā, pagaidām viss. Rakstīšu atkal kāds vidošīgs. Ok, čau!